Labrīt, labvakar! Kamēr kolēģis man pilda bāku, tikmēr var sasveicināties ar jums. Esmu salāts grīvs Statoilā, lai degvielu. Pulkstens ir kaut kādi 1:30 naktī. Pusnaktī izbraucām no bāzes un braucam uz Tallinu. Tallinā 7:00 mums attiek kuģīts uz Somiju. Bet, šoreiz nākās pa nakti vilkt. Kaut kā tā. Jā, bet gan jau. Ne pirmo, ne pēdējo reizi. Cerams, ka pēdējo, bet gan jau, ka nē, bet cerams, ka ne pārāk bieži šitā. Pa dienu patīkamāk braukt. Labi, reku kolēģi, lai pildu degvielu. Stuck in my head, you're all I think about. And there ain't no moment I don't wanna be without. Your love is like a drug that I can't live without. I can't live without you. Oh, 'cause when your hands are all over me, oh, you play me like I'm a symphony. Every touch it sings like a melody. And when we start, it's stuck in my head, my head. It's stuck in my head, my head. You're all I think about. You're all I think about. Labrīt! Ir 9:30 no rīta un būsim atpaldējuši līdz Helsinkiem. Tūlīt jau ejam reāli ostā iekšā, jāčapo lejā uz mašīnu un tūlīt jau reāli 10 minūtes un varēsim braukt nost. Jo reku jau ostā gaida cilvēki, kas brauks atpakaļ. All over me, oh, you play me like I'm a symphony. Every touch it sings like a melody. And when you start. Labi, ka es vēl viens no pirmajiem no kuģīšu nobraucu. Te izrādās caur pilsētu šitas te iet un te koļķis ne pa jokam. It's stuck in my head. It's stuck in my head, my head. You're all I think about. You're all I think about. You're all I think about. Jā, pulkstens ir bez 10:01 un es esmu atbraucis pakaļ savai kraviņai. Kaut kā tā izskatās mana krava. Jahta, laikam. Nu jā, jahta. Maza jahtiņa. Jā, diez man kādam jāzvan vai kāds atnāks pie manis. Gan jau. Laikam jāsagatavo piekabi, jāsāk ar to. Un. Tad jau cerams, ka arī uzkrāmēs šodien, jo rīt no rīta 4 mums ir starts ap pilotiem. Beidzot, mēs esam sagaidījuši. Beidzot. Lai gan cik tas ilgi tas sēž, nav jau baigi ilgi, kaut kādu stundu varbūt.
Sāk lēnām celties. Tu noskatū tam cilindram jeb. Tā, nu viss pagaidām iet uz priekšu, tikai, protams, ne jau tik gludi, kā gribētos, tur augšā štropi it kā var ieķēt, bet tas malas dzelis ir tāds, ka nedod Dievs kaut ko nesalocīs. Un tur augšā ir šitādi te ledus kluči. Visai laivai, labi, šits vēl maziņš, tur bija kaut kāda lielāka arī. Tā kā jautri. Viss pēc feng shui. Nu, es nezinu, cik tā laiva ir augsta, jo es pat nezinu, kā lai es to izmēru, bet, nu, ja vilcējs ir 4 metri, teorētiski būtu jābūt 5, bet man kaut kā neticās, ka tur ir tikai metrs klāt. Jā, forši. Atradu muļķīti saucās. Nu, it kā būšot pa šito piemaksu, tā jau redzēsim. Jā, pulkstens 4:30, reku man tur priekšā ir stikli laivai. Tad tur ir būra pa vidu, tad ir tā, šitas te gabals, es nezinu, kā viņš sauc, spūra. Un sāk lēnām štropēties visu kopā. Tajā pusē vēl jāuzmet 2 stropes, tad jāsaliek atlikumiņi. Un tad beidzot es būšu nopelnījis godam, nopelnīt to atpūtu. Augšas arī man uzcēla kariņa augšā. Tur augšā kastra pa ledus klučiem bija. Te jau gan laikam baigi nevar redzēt, bet no te, nu reku redzēt, kas pa kluci. Tad normāli kūks šēl bija augšā. Nu, tādu atstāt nebūtu labi. Bet, nu, godam esmu visu izdarījis. Un, labi, vēl jau ne. vēl jau ir bišķi jāpastrādā. Un tad varēs beidzot domāt pa pusdienām. Brokastis uz kuģi paēd, tagad ir pa pusdienām varēs sākt domāt. Precīzi 5 vakarā, un es esmu beidzot visu pabeidzis. Viss ir saštrupēts, viss ir saķēdēts, un var iet taisīt pusdienas. Jej! Labrīt! Ir otrdienas rīts. Somu piloti tikko atbrauc, nomērījām. 4,90 bija nosēdušām pa duškām, pacēlās pa duškas 5 metri augstums. Likās, ka būs vairāk kaut kā dīvaini, bet nu, 5 metri. Okay, do you hear me? Yeah, great. Let's go. Ko? Ležam. Pirmā šaurība. Soms nabaks mēģina laikam zīmi izskrūvēt. Punkš. Un aizmugurē atkal pilots apstājās, paņem to zīmi, iesprauž atpakaļ. Mums atkal, vēl viena zīme. Šitā mēs te laužamies cauri lēnā garājām. Kā jau nu negabarītam reku priekšā tiltiņš, mēs braucam augšā, vāt ir tā braukšana pa bāni. Braucam augšā, pārbraucam apli, un pa otru pusi brauksim lejā, tāpēc, ka tur zem tā tilta mēs izbraukt nevaram. Šitā te... Nē, nu labi, vismaz miegs nenāk. Tādā ziņā jau labi.
Būsim atripojuši līdz Hanko. No Hanko man ir kuģis, kravas kuģis, cik es sapratu. Tā kā braucam iekšā. Tiketiņu dabūju. Iereģistrējos. Var iet gulēt. Jāsēž jāgaida. 10, 11 būšot pakaļ. Pasaukšot, varēšot braukt uz kuģi. Labrīt, labrīt. Labrīt otro reizi. Es esmu ticis uz kuģi virsū. Šodien laikums ir ēdamtāla, kur visi varēs paēst. Cik no visi es esmu vienīgais šofērs uz kuģi. Tālāk. Te es ievācos, cerams, ka drīkstēju šitajā kaīte. Te es somu nometu. Un tas laikam arī ir viss. Jo reku vēl ir kaut kāda šitā teļuku telpa. Un ar to arī viss stāvs beidzās. Tāds ritīgs kravas kuģis abās divās pusēs ir. Nu, sanāk tā ieeja, tad mēs pa vidu esam un abās divās pusēs piekabas. Karočā. Bet nu labi, cik mums te 3 stundas papildēt un būsim Paldiskos. No Hanko uz Paldiskiem peldam. Un tad jau laikam vēl Paldiskos būs jāsēž jāgaida, kamēr Igaunijā atļauja sāksies. Jo Igaunijā no 7 vakarā mēs tikai varam braukt. Tā kā mums pagaidīt līdz 7. Bet nu, gaitāji. Pasauc ēst. Rekur ir ēdamais, zupiņa, saldējs. Tikai vai nu es nezinu, vai ne ir otrs šoferis. Kaut kur noslēpies, vai nu man ir 2 porcijas. Ķipā jau vēl sakārojās. Neko, labu apetīti. Zupiņa noēsta, laiks otrajam. Esam atkuģojuši. Tā neko, tam vēl augstāks klucīts. Tā, nu laikam te arī jāpaliek. Esam izbraukuši no kuģīša. Pulkstens ir laikam kaut kādi 2:30. No līdz 7 mums jāgaida, kamēr atbrauks igauņu pilotu, kā stāsies spēkā atļauju negabarīti. Mēs varam pa Igauniju braukt, tā kā gaidam 7 vakarā. Labrīt, 3. reizi esam pamodušies, pulkstens ir 7 vakarā, vēl joprojām otra diena, un Vitālijs ir pie mums atbraucis ar fāterītu, un mēs dragājam uz Iklu, kur mūs gaidīs koļa ar Anģu varbūt. Koļa, es taču zinu, ka koļa man gaidīs Iklā. Tā kā sākam braukt no Paldiskiem uz Iklu. Malcam. Nav nekas sarežģīts, nedaudz līkums ir jāpabrauc pa speciālo maršrutu, bet nav nekas liels, tur, kur parasti mēs kombaiņus izzinām pa lielam, tāpat arī tagad ļoti dragāk. Apstājāmies mēs Ulu, fātrīts aiz muguras brauc un tik traki met man visus tos sāļus netīrums augšā, ka šim viss logūdens beidzās. Tā kā uzpildīsim tūlīt logūdeni un brauksim tālāk. Un esam atpakaļ Latvijā. Reku koļa ar Anģu laikam reku jau stāv. Tā es te arī liekos malā. Braucam jau pa Latviju.
no Vitālija un Fātrīša atvadījāmies un Koļa pa priekšu Anģa aizmugurē. Tikko alejā izbraucām, tā jau bija pirmā norādītā problemātiskā vieta un braucam caur Aloju uz Valmieras pusi un tad no Valmieras uz Rīgu. Maršruts mums ir iedots tāds, augstums, kopējais augstums 5 metri un 10 centimetri reālais, bet no atļaujā ir 5,20 nedaudz rezervi. Iet. Laikam pa kreiso tur nesanāks. Tur tas stabīšs. No malas laikam... Taču tam pa kreiso kāds pusmetrs ir. No malas laikam izskatās, ka es tā kā alkoholiķis braucu, bet tā pēc maršruta mums jālož. Tā, tu kāds pusmetrs vēl palikt vēl. Tādi ir labi. Lēnām. Superīgais Rīgas apveceļa zīmes. Te pa šito pusi. Iesi garām. Un tu mācam atpakaļ un pa šito. Iesi garām. Šitā pa visām zīmēm mēs te ložiņām šurp tur. Kas tev priekšā? Valdiņš guļ, otras mašīnas nav. Reku Valds jau sakrāvies un mana piekabe gaida mani rītdienai. Jā, laižam. Šovakar vēl šitas jāaizok līdz galam, rīt no rīta jāizkrauj pēc plāna un jānoliek bāzē šitā piekabe, jāatskrien pēc tās, kas tikko pabrauc garām un tad ar Valdu rīt dragāsim akal uz ziemeļiem, uz Bodenu. Esam atbraukuši, Koļa ar Anģu laiž mājās, es palieku gaidīt rītdien. Jā, izkāpu, un kas pa debesīm, es nezinu, kas to vielu, to gaismu dod, bet smuki. Labrīt. Esam iebraukuši izkraušanās vietā. Sākam ņemt strops nost. Reku dabūju šitādu aparātiņu. Vismaz augšā tiek. Nice. Stropīts viss noņemts. Ķēdes viss noņemts. Vaļera uzliek papildus trosa laikam lielākai kraunesībai un tūlīt jau krāmēsim nost. Tā, jahta mums ir nokrauta, braucam tālākos darbos. Valdes jau mūs gaida, jāiebrauc bāzā, jānomet piekabīte, nometīs piekabīte un brauks pēc savu garāk, sakrautā sastāvu. Tā kā ripojam. Piekabīte nolikām bāzē, sedliem zieķu uzlikām virsū, jābrauc pie Valda. Ieskrējām bāzes stopiņā, šo to labi nopirkām un laižam pie Valda. Reku Koļa ar Anģu aiz manis ir. Šodien 11. decembris, šodien Valdi vārddienas svin, tā kā būs jāapsveic Valds un atkal mūsu laidīs projām uz ziemeļiem. Valds jau sēž. Valds telefonu baksta. Winter till you took my hand, heard you whisper, then the
just what I've been waiting on. But what took you so long? Looking at you now thinking what the hell. Can't imagine me with somebody else. Wanna spin you up. Esam veiksmīgi atripojuši līdz Zīklei. Atāķējām mašīnīt vaļā. Valdes ar savējo noāķēja. Un aizbrauksim pēc degvielas. Jāsaliek pilns bāks. Un tad jāuztaļ 45 vēl uztaisīt. Un 5 jau Vitālijs būs klāt. Tā kā laikams daudz nav, bet nav arī tā, ka pa kaklu pa galvu jāskrien. Tā kā gan jau viss būs čikaniekā. Lai viņas aizved. Laižam pēc dīzelīša. Ar Valdi esam sapildījušies. Jānomazgā logi, lukturi. Un pusstundas pauzīt jāuztais un varēsim braukt atpakaļ uz robežu āķēt piekabes klāt. Esam atpakaļ pie savām piekabītēm. Droši. Pietiek, tā arī braucam. Aiziet. Tu vari bišķi pa kreisi pagriezt ar piekabes riteņus, tev ies apmalē savādāk virsū. Brauc. Lēnām brauc. Uzies pirmais ritenis apmalē virsū tulīt. Lēnām. 10 cm palika lēnām. Tulīt būs klāt pie apmalas pirmais ritenis. Mēģini lēnām uzripināt virsū. Zīme tur netraucēs, lēnām brauc. Iet virsū. Tulīt iet virsū. Jā. Atspiedās. Brauc. Ir virsū. Lēnām. Otrais arī aizgāja pāri smuki, jā. Esi nost. Ir cauri. Droši brauc un stūrē atpakaļ. Būsim izmocījuši tos mazos celiņus un beidzot uz Tallinas šoseis aiz Pērnavas lienam ārā te pie Āris. Я закрыл, выходите. 20 километров aiz Pērnavas. Да, сейчас еще 2 легковушки, и тогда там вроде дальше еще фура идет. Ну ладно, я буду выходить. Bērnībā man mamma teica, uzdrošinies sapņot. Bērnībā man likās, ka es visu saprotu. Tu tikai iedomājies, wow! Sapņi tik lieli, ka galu malas nemaz nav. Māt tālu, šobrīd sacitās ap līkšķi pret grīdu. Degums gaisā, iztaisnojās mugura. Līkā es ticu brīnumiem, bet šitas brīnums tā kā pa īstu. Es aizvien kā... Valdes jau reku brauc iekšā. Paldies Vitālijam, aizved mūs pēc biļetēm, dabījām biļetes un brauksim ostā iekšā. No maniem sapņiem melnās naktis kļūst super košs. Tās ir tik kārdinošas, ka es ātri uzpērkos. Košākā no gaismām man rāda vietu, kur man vajag būt. Stūrējam turp, kūt, Voldemār kūrāj savai fantāzijai izpestījā. Un braucam nost. Esam atpeldējuši uz Vosāriem. Rīt, jā, esam nobraukuši no Kuģīša. Pulkstens ir ap 5:30 no rīta un mums ir vēl jāpieguļ 3 stundas. Tā kā dosimies vēl 3 stundiņas pagulēt un pēc 3 stundām varēsim braukt tālāk. Būs mums pilnvērtīgi 11 stundu pauze ar kuģi. Tā kā jā, šoreiz negabarīta laukums mums te ir pārbāsts. Nu labi, cik nu pārbāsts, te vēl bez mums 3 negabarīti, kas ir tā normāli nolikušies. Tad ir viens konteinervedējs, kas vienkārši pa centru nolicies, nepaķēks. Viņam parkinga vietas, te viņš paņem te apstājās. Bet nu labi, nolikušies mēs esam daudz maz tajā teritorijā. Un bišķi mums tur astas torči ārā no tā laukuma, bet nu ir okei. Nē, man īstenībā viss ir kārtībā. Valdim torči jāstārā. Es esmu reku pie Somu Volvo, un Valdis mums ir kaut kur tur tajā pusē. Tas konteinervedējs tur pa vidu vienkārši nolicies starp šitiem te visiem.
Tā kā ejam gulēt. Labrītiņ! Ceturtdienas rīts, esam pamodušies, piloti ir atbraukuši, pulkstens ir 9:30 un sākam kustēties. Ieslēdz Andris Mičs. Es kā vienmēr. Mazāk gulī, vairāk sapņo, maksā par to nulli, lai par miljonu trakot. Mazāk gulī, vairāk sapņo, maksā par to nulli, lai par miljonu trakot. Kā es te nokļuvu, es ļauju sapnim vaļu, jo uz manas ielas luksafori rāda tikai zaļu. Mana sapņu pilsēta dzīvo ātru dzīvu, bet es varu apstāties un pasapņot, jo laiks ir relatīvs. Sasniegumi ir dzīvē, ja pieņem to kā mācības. Sapņo ar vēriem, jo lielos mērķos vieglāk trāpīt. Trāpi desmitniekā, lai jābols šķīst uz pusēm. Neatliec to, lai kā tev liktos, ka tu uzspēs. Darbs dara darītāju, darbs dara sapni. Nepieļauj to, ka tevi darbs vienkārši aprīn. Kā jūras kājniekam vajag ar acīm vaļā čučēt. Sapņo nepārtraukt, kamēr sirds nebeidz pustēt. Ļauj savai fantāzijai izplesties. Šaubas un bailes no prātā izmeties. Mazāk gulī, vairāk sapņo, maksā par to nulli, lai par miljonu trakot. Mazāk gulī, vairāk sapņo, maksā par to nulli, lai par miljonu trakot. Esam apstājušies pauzīt uztaisīt, nobraucām 4,5 stundas. Reku mums jau kārtiņa. Viņš tā kā no dzelzīša uztaisīta trubiņa. Sēžam, man reku mikrnītai sildās pusdienas un kaut ko apēdīsim. Tad jau arī varēsim braukt tālāk, kamēr pauzīt iet. Tā, 45 minūšu pauzīt esam nosēdējuši. Opa, kas polē. Tā ir smuks ladatiņš. Viss šķīb iet. Jā, tā ir smuks ladis. Tā, mums otrais 45 ir nosēdēts un ripojam. Vēl 167 km līdz Zviedrijai mums palika. Šovakar vēl 2:20 ir braukšanas laiks no pilnām 10 stundām, tā kā jā. Ārā jau melna tums laižam. Tā, mums vēl ir 12 minūtes. Pēc 5-10 metriem pēc apīrveida krustojuma pagriezieties otrais nobrauktuvē. Reku, bemberisti sabraukuši tusiņš. Mums vēl ir 11 minūtes jau palika, lai apstātos. Un tūlīt iebrauksim uz Zviedrijā un tur arī metīsim mieru. Izbrauciet no apīrveida krustojuma. Eilis free. Pilots mūs te noparkoja aiz Ikea un rīt no rīta turpināsim. Zviedra piloti pēc Zviedra laika būs 9, pēc Somu Latvijas laika tas ir 10. Un brauksim 150-160 km līdz Bodenai izkraušanās vieta. Kaut kā tā miegs vēl nenāk. Veicīšu te vēl stundu riņķi ir vaļā. Jo aiziet jāapčolē. Ko mašīnā nesēdēs. Vismaz pastīsies, kas labs te ir. Kaut kā tā. Bijām šeit, paņēmām 2 burgerīšus. Garšīgi viņi ir jau dārgāk nekā bišķi Latvijā, bet, ko padarīs? Kāpājam atpakaļ uz mašīnu. Bildē bija smukāks, bet garšo tīri labi. Jā, vajag reizēm kādu burgerīti arī iekopāt.
Labrīt, labrīt! Ir piekdienas rīts. Iznācu rītu pastaigā. Valdis varbūt jau būs aizbraucis degvielu uzpildīt. Un pēc kaut kādas pusstundas mums ir starts. Tā kā sākam gatavoties un tūlīt jau brauksim tos pēdējos 150 km līdz galamērķim. Skat, kas atbraucis, laimīgs degvielu dabūjis. Zviedru piloti mums kur ir apstājušies busiņos, un tad ir pilotu busiņa sapnis, man tā liekas. Nu, tur ir viss, kas varētu būt. Tā kā pumpējam gaisu, Valdis ir pieķējies, un tūlīt riposim. Esam izkustējušies un sākam braukt. Ir smuki, droši. Kaliksā izbraucām apļus un braucam tālāk. Fuck. Bet, nu, pabraukt vēl var. Mēģināsim, mums palikt stundu līdz izkraušanās vietai. Un pa šito pusotru gadu man mašīnīti pirmo reizi taisa brīnums. Bet, nu, es ceru kaut kāds gļuks, jo, nu, bet jaudara tā kā čučut nedaudz samazinājās, bet, nu, ar valdu nolēmām braukt līdz galam, un tā galā, ka nokrāsies, tu skatīsies. Palikuši pēdējā 20 kilometri, un šeit jau pa lielam mēs slidojam, nevis braucam, bet slidojam uz izkraušanos vietu, bet tikko pabraucams pretī, tur bija greideri pa to pusi brauc un to ledus krāpē nost. Mūsu pusē vēl ledutiņš. Nu ko, parakstījums papīrs, braucam iekšā, ne pa to īsto iebrauktu, bet jā. Brauc! Tā, esam sastūmušies kopā. Laiks braukt ārā. Nu ko, esam izkrāvušies un braucam ieliet bišķi dīzelīti un tad jau laikam atpakaļ uz Helsiņu pusi. Es gan uzrakstīju, ka mēs esam izkrāvušies, ja kaut atpakaļ kravu nebūs, bet, nu, iespēja jau laikam diezgan niecīgi. Tā kā, laižam. Mums reku priekšā tur viens kaut kāds valk mazu ģeneratoriņu astē, tāpēc mēs te lēnā garā ripinam lejā. Valdis man gaida. Es izdomāju pasportot, jo man bija sanācis 15. Valdim nē, Valdis palika 15. pie uzpildes, kur mēs degvielu lējām. Un es tikmēr no Zviedrijas aizskrēju līdz Somijai. Un mašīna stāv Zviedrijā, veikals ir Somijā, kurš no rīta bija aizgājis. Un tur es ieraudzīju tādu rītīgi foršu dāvanu Ziemassvētku. Un beigās Līga prasīja, vai es nevaru aizskrēt pakaļ. Tāpēc, ka Līgas krustmeitai Ziemassvētkos arī vajag dāvanu. Tā kā, ja Līgas krustmeita šito skatās, tad, nu, nesaku paldies Līgai, saku paldies man, ja es pēc tās dāvanas aizskrēju. Jā, skrienam atpakaļ. Tikai končas.
Tā, šādas tādas končiņas mēs tur iepirkām. Ko jālaiž tālāk? Mums vēl šodien 4,5 stundiņas, un tad noteikti var vasarā forši nodžumīt. Bet, nu, tā kā mēs neesam baigie roņi, iztiksim bez džumīšanas. Laidīs tālāk. Kreiso joslu banditosi. Nu, labvakar, esam apstājušies un sasildījuši mājas kotletītes, biezputriņu, gailiņu mērcīti. Reku es jau Valdu uzcienāju ar skudru pūznīti. Ieslēdzam rācijai skaņu, jo man ir tāds prikals, kad viņa klausula laikam tas vaci kaut kas bišķi pārīvējies un lēc pa vienam kanālam riņķiem, nevar dzirdēt, ka pārlec. Tagad vismaz cerams, ka neliks. Ja liekas, tad vismaz dzirdējis, kā pārlec paslēgt atpakaļ. Tā kā jā, labi, ēdam vakariņas un tad jau gulēt. Rītā dragās tālāk, 450 km līdz ostai, kuģis no Helsinkiem un uz Tallinu, tad no Tallinas līdz Rīgai. Mēģinās uzraut dabūs, visticamāk atkal paņemt to stundu pa virs, kas ir pieļaujamā, bet noslēdzot nedēļu, pa cik mēs ejam 24 stundu pauzē, vismaz. Un kaut kā pagaidām tā. Nu, davai, tā līdz rītam. Labrīt, ir piekdienas, kāds piekdienas, sestdienas rīts jau ir. Pulkstenis ir 8:30 no rīta, tulīt būs, vēl ir melna tums. Tā kā tulīt sāksim kustēties uz ostas pusi, kuģis mums ir 4:30 vakarā, līdz kuģi mums 450 km, akal esam palikuši. Toreiz, ka braucām ar tām balkām, tvaniem. Tā kā jā, kaut kas fiks jāiekož, laižam. Braucam ārā no parkinga un rīpojam uz ostu. 452 km, ja precīzi. Puika izstājās klubā, līdz 21 dzīvos, nepieskatīs beibe, nebūs mīlestība, gatavība pārvarēt un sadzīvot ar piedzīvot, un nebūs starpība. Brālība viena tā ir noslēgta pakts, brālis no brālis ir šķirī, man vēl iepriekšējā nakts. Aldu guns vienmēr parādīs ceļu, brīdī, kad virzi šķirīs kāds dejus to aizliegto deju fakts. Jā, tikko reāli 10 minūšu laikā pilnīgi. Nu, iepriekš vēl nebija nekāda baigi krūtā vasaras braukšana, bet nu tikko izmainījās viss tā diezgan spēcīgi. Sāku vēl ritīgi snikt, tā kā viss notiek. Nu šitas priekšā ķemrausīts, nu kā es viņam piestumēju aizmugurē, tā viņš sāk braukt. Kā es atlaižu distancīti ievērot, tā viņš atkal sāk vilkties. Nu, mazais kretiņš, nu. Nu, ķemrausīts. Jā, sniegs kā nemazinās, tā nemazinās aizvien vairāk un vairāk sniegu. Tad nu kā pagaidām, ja tā braukšana vēl tīri normāli. Mašīna ar mums ir ziemas riepas irsūt, tā kā ir jau ok. Jāteikt, man ir aizmirst iet arī līniju, kameru, bet viss. Jā, tā mums iet. Sniegšķūri reku pretī brauc. Nu, o tie, kas stāsta, ka mums Latvijā sniegus nešķūrē, nu, sorry, Džeki un meitenes tādā gadījumā man uztver ir tāda, ka jūs nekur tālāk pa Latviju neesat aizbraukuši. Nu, neņemat ļaunā, bet Somijā ir pavisam vienkārši. Tev var būt nošķūrē to lielumu nost, kaisīt te neko nekais, vienīgais, ka uzkais kaut kādas stāvākas kalnu uzbraucienus, nober ar tiem mazajiem granītu akmeņiem. Pusē viss tā būs kā tā ABC vai visi kreisajā pusē?
Nemāk teikt, kartā jāstās. Bet vai nu kaut kāda smiltis uzbēr, bet... It kā redzi nobraukšana bija pa labi, lai skatos, tas vispār sniegs. Un augšā viss sniegā ceļš negribējās vien tur ņemties. Jā, tā kā šeit pavisam vienkāršāk. Bet brīnums ir tāds, ka principā aizbraucot 800 pār 900 gandrīz kilometrus līdz ziemeļiem un atbraucot atpakaļ, tikai viena mašīna bija ieslīdējusi grāvī Bemberis. Bemberim kaut kas nebija sagājis. Un tādas, avārijas nekādas pa lielam te īsti neredzās. Nezinu, vai visi brauc kaut kādā zināmā pieraduši vai kā. Bet, reāli mēs braucam pa tīru ledu. Šitan, ja? Jā, šitan. Esam nobraukuši 4:10, uztaisīsim pauzīt un brauksim līdz kuģim. Mašīnītes mums vismulki apsniguši. Labi, Valdim nedaudz mazāk laikam, jo viņš brauc pa priekšu, bet man viss ir smuki balts rāmis. Reku sliņas gaisā. Tas viss ar apaudzis. Man aizmugura reku beidzās. Un tas ir tas, kas te ir uzaudzis virsū. Kur ir man numurzīme? Reku ir. Diezgan kārtiņa, kas bija uzaugusi virsū. Nedaudz čupiņi sanāca tā aizmugurē. Ja es uztaisīju kaut ko ēst. Jā, ja vakar mēs braucām bija -15 un viss bija normāli, tad tagad ir tikai -2, sniegs sāk palikt ķepīgs, viss loks iet ciet un diezgan puteņo. Braucam, kas tad cits atliek? Nedaudz prātīgāk, nedaudz lēnāk. Vēl kaut kādas 140 līdz prāmim. Prāmis mums pēc 3,5 stundām iziet sanāk. 2,5 stundām. Pēc 2,5 stundām prāmis attiet. Mums ir 140 km. Tev var navigācija ir uzlikta vai nav? Esam iebraukuši ostā un Valdis pirmais mums reģistrējās šoreiz. Valds man nepagaidīja. Ielīd starp konteineru vedēju vienu. Es nezinu, mēs varējām braukt, nevarējām. Laikam, reku Džeks Bāro, stop. Reku, tas laikam aizbrauks. Toreiz braukt tālāk. Vēl viens bļāviens, ja kaut ko tādu bija atrausies. Jā, mums Valdi jau triet, tā kā braucam jau uz kuģīšu. Lomiku vajag paņemt saliekamā līdzi? Tu skaties, man ar kaut kas būs savādāk. Ja tu izaicini man, es jau ar nauziņu vakarējies. Šodien ejais esi? Jā, šodien ejais. Tā, Valds iebrauc labajā pusē, man ar labajā pusē. Ok, braucam. Brauc aiz Valdas, cik es sapratu šitā līnija. Tik saliekamo lomiku neaizmirst.
Nu, nē, mēs jau tādu bišķi vairāk paēdīsim, ne? Protams. Esam tikuši līdz saldējiem. Braucam nos no kuģīša. Tagad es tev laidīšu pa priekšu, tu esi meistars, bet uz Kolombu aizbraukt. Opa! Dzirdējāt visu? Valdis man pa meistaru nosauc. Valdis, ticamāk, tieši tu var skatīsies. Jā. Iebraucam Salacgrīvā. Mēs tā esam pilnām bākām, bet mašīnītēm bija tukša, dabujām uzpildīt. Tā kā laidīs tūlīt tālāk. No Aldim ar kuģi paiku nepietika, viņš paņēma kafiju un hotdogu. Valds izklaidējās. Sarkans. Jā, pa šeit mūsu tiem garajiem cauri nelaiž. Nu labi, tad mēs visus sabrucinātu. Te ir bišķi Bet tas jau kaut pašu malu tīrs aizgāja, jau pa kreiso. Tā, nosēdējām to pauzīt, lai paņem stundu pa virsu. Un šoreiz sanāca atbraukt līdz slavenākajam, laikam, TikTok placim. Tā kā sveiciens īpašniekam. Nu, laižam tālāk uz bāzīti. Nu ko, čau, ir 1 naktī, esam ieradušies bāzē. Un ar to šitas reisi noslēdzies. Jābrauc mājās. Mans savējās es pekās savāds, kas man jāpaņem līdzi. Un pa šo nedēļu, es tieši nedēļu sākumā nonolēju, es zināju, ka diezgan daudz kilometru saskries. Es esmu nobraucis 3680 km pa veselu nedēļu. Nu, lai gan īstenībā nav jau tik daudz. Nu, tie, kas uz Eiropas skraida, es domāju, ka viņi noteikti nobrauc bišķi vairāk, bet, nu, priekš negabarīta es uzskatu diezgan daudz. Tā kā, jā, nu ko, laiks doties mājās. Čau, esam mazajā mašīnītē, esmu izgulējies, atpūties un mēs ar Līgu braucam uz Saldu. Ir tāds baigi patīkamais notikums, bet, nu, to, ja jūs redzēsiet, tā kā mēs būsim Saldu. Tā kā, laižam. Šitā būs. Nu, esam ieradušies pie mākslinieka. Skatīties, kas pa monolīzu ir sanākusi. Tas ir tas. Tā, tūlēs mēs sapratīsim. Un tad mēs izrojam ārā. Es teikšu, tagad nomīģinās, un tad viņš aizies par pulti. Un tad būtu kā šo pulti, tad nekas nenotiekās. Viņš darbojas tikai šobrīd ar šo pulti. Ar otru. Esam veiksmīgi attripojuši mājās un savai Skānijas Škodiņai esam uzlikuši vārdiņus. Vēlreiz milzīgs paldies tev, Mārtiņ, par šo skaisto mākslas darbu. Nevar sagaidīt, ka varēšu ielikt savā smagajā. Tā kā, ja kādam arī interesē šādi vārdiņi, noteikti MS LED, noteikti atpazīsiet, atradīsiet. Un es domāju, ka reklāmu tur nevajag, jo es domāju, jebkurš, kurš brauc uz smagā vai ir interesējies par kaut ko tādu, noteikti zina Mārtiņu. Tā kā jā, paldies, ka noskatījāties šo video. Tiksimies uz ceļiem vai arī nākamajos videos. Un novēlu jums priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. Lai jums šie svētki ir silti, mīļi un gaiši, tāpat kā mani vārdi. Davai, čau!